Sveicināti! Mēģināšu atbildēt uz jūsu interesējušiem jautājumiem par mājaslapu biznesreklāma.lv. Tad pirmais jautājums, kā var pievienot sadaļas augšējā panelī joslā. Lai to izdarītu, jums tad ir jāielogojas darba galds, dizains un ir menu. Tad lūk, šeit mēs redzam tās pogas, kas jau ir pievienotas. Atvērsim varbūt vaļā vēl vienu. Tad redzam šīs te 4 pogas. Tad mēs viņus varam mainīt vietām, vienkārši pieturot beles kreiso pogu un pārvelkot. Varam šeit atvērt vaļā un izlabot nosaukumu. Šeit mēs redzam visas lapas, kas ir radītas iepriekš. Lapas var radīt sadaļā page, pievienot jaunu. Ja jūs pievienosiet jaunu lapu, tā parādīsies šeit sarakstā. Piemēram, jūs esat izveidojuši lapu, kas sauksies pakalpojumu vai par mums. Ieķeksēsiet un pievienosiet šeit add menu par mums. Ja gribat, jūs varat veidot zemāka līmeņa lapas, drusku zemāk novilkt. Saglabājam, pārlādējam, un tad redzam, ka kontaktiem apakšā ir parādījusies par mums. Jūs varat veidot arī 3. līmeņa vēl zemāk. Tad tādā gadījumā jums būtu jāpārvelk vēl šī tāda, piemēram. Tas būtu par menu. Menu var pievienot konkrētas atsevišķas preces, var pievienot izvēles linkus, piemēram, uzrakstīt te Delfī un te Delfī adresi. Var pievienot menu atsevišķas rakstu kategorijas, bet dotajā brīdī jums nav neviens posts, neviens raksts, pēc te ir tukšums. Produktu kategorijas var pievienot. Jūs varat izveidot papildus produktu kategoriju, kas sauksies akcijas, un pievienot šeit akcijas. Un tad viss, ko jūs būsiet ieķeksējuši, kā kategorija akcijas, radīsies uzklikšķinot uz šīs te pogas. Nākamais jautājums. Kā var pievienot linkus ar bildi kā jums? Tad runa ir par katalogu, tad es eju uz page. Tad redzam visas iepriekš radītās lapas. Šīs lapas ārā nevajadzētu dzēst, varbūt jums nākotnē noderēs, ja vēlēsieties kaut ko pārdot internetā. Šobrīd viņas ir, bet netiek izmantotas. Tad mums interesē lapa katalogu, laikam saucās katalogs. Labot. Tā laikam nav īstā. Pastīsimies. Katalogs bija šitais. Kā viņas saucās tā lapa? Pages. Online katalogi. Labot. Tad mēs esam iegājuši lapā online katalogi. Mēs varam labot uzreiz šeit, spiežot pogu. Mēs esam izgājuši caur administrāciju. Un ko mēs redzam? Te ir tādi bloki, kurus arī var mainīt vietām. Šie te bloki tad atveras ar tādu zīmolīti, piespiežot šeit. Ja mēs viņus atvērsim, tad mēs varam pievienot kaut kādu informāciju. Šeit zemāk zem virsraksta ir vēl 2 bloki. Viens bloks ir, kas atbild par šo teit, un otrs bloks ir image. Un šeit mēs tad varam ielikt image. Un jūs varat pievienot image. Tā ir parasta bilde. Atvērām vaļā, jā, tad redzam bildi, mēs viņu varam dzēst. Un šeit zemāk ir links uz to katalogu. Tad principā ir tā, kad uzklikšķinot uz bildes, cilvēks pāriet uz citu mājaslapu. Šo te image jūs varat pievienot šeit. Add un rekur ir image. Parādīsies vēl viens bloks. Jūs ieiesiet šajā te blokā, izvēlēsieties bildi, piemēram šo,
vai augšu plādēsiet vajadzīgo bildi. Un, kā jau es teicu, te ieliksiet linku. Šī ir bildes parādīšanās efekti. Vai viņi uzpeld, vai no sāniem, ja, tad var paspēlēties animation. Tad, kad bilde ir ielikta, saglabājam, un uzmanību vēl vienreiz ir jāsaglabā, atjaunināt. Tad 2 saglabāšanas. Tad redzam, jau mums ir šeit 2 bildes, pastīsimies, kā tas izskatās. Nu, tad piemērs, nu, lūk, parādījās vēl viena bilde. Cik rindās būs šie bloki, jūs varat pats izvēlēties. Blokus var palielināt ar plusiņu spiežot vai samazināt. Blokus var nokopēt. Ja pieņemsim ir radīta bilde, mēs varam uztaisīt klonu un izmainīt tikai šeit. Piemēram, adresi un apakšā saiti. Tad pēc tam ir jāatjaunina. Pēc šāda te principa pievienojot blokus darbojas visa mājaslapa. Tad nākotnē jūs varēsiet pievienot tekstus, kaut kādas akcijas pulksteņus, nu, kad līdz akcijas beigām palikuši tur, nezinu, 1 diena karti var pievienot. Nu, tad ļoti, ļoti daudz iespējas, kuras nākotnē var iepazīt. Un droši varēsiet prasīt. Nākamais jautājums. Tā, te īsti nesaprotu, kas ar šo bildi ir domāts. Kā īpaši ielikt produktus JPG PDF failus. Tad vienkārši kā bildīts. Teorētiski to var izdarīt pēc šī te paša principa, likt bildīts atsevišķā lapā, izveidot jaunu lapu, kas sauksies, nezinu, akcija, un likt šādas te bildīts vienkārši. Vēl viens variants ir, ka esošos produktus jūs izvēlaties, kurus jūs gribat akcijā ielikt, un pielietot masveida darbības, labot, pielietot. Un, ja jūs izveidosiet produktu kategoriju, kas sauksies akcijas, tad jūs ieķeksēsiet šos produktus pie akcijām. Nu, ja vajag, es varu palīdzēt izveidot šo te kategoriju, bet jūs jau paši esat radījuši kategorijas. Respektīvi, jums jārada vēl viena kategorija akcijas, vajadzīgās preces masveidā ir jāieķeksē pie akcijām un jāizveido šeit poga, kuru vedīs uz šo te produktu kategoriju, kas sauksies akcijas. Nu, varam pamēģināt izveidot. Kategorija. Es pievienošu jaunu. Tad ir pievienota jauna produktu kategorija, akcijas, produkti. Izvēlos, ka šī pildspalva, šis krekliņš, piemēram, būs akcijas produkti, pielietoju labot, pielietot masveida darbības, ieķeksēju akcijas un šeit atjaunu. Tālāk mans uzdevums ir šeit meņū ielikt šo te akcijas lapu, tāpēc dodos uz dizains, meņū, izvēlos, tās ir pages, mums vajag preču kategorijas. Tā, kur mums ir produktu kategorijas. Kur ir produktu kategorija. Un pievienoja akcijas save. Un uzklikšķināt uz akcijas. Nu, varēja rakstīt ar lieliem burtiem. Tur tad meņū. Mēs redzam šos te 2 produktus, kurus esam ieķeksējuši. Bet, nu, kā jau teicu, var likt bildes, bet parasti ir problēmas tā bilde ir jāsagatavo iepriekš, jāielādē, jāieliek. Pēc tam akcija ir beigusies, tas ir darbs viņu, nu, tā kā noņemt nost. Man liekas, ka jums ir ļoti laba sistēma radīt ar šiem te produktiem, kur jūs masveidā tos varat labot. Jūs pieliksiet sadaļā akcijas, nu, kā preču kategorija, tad cena nerādīsies. Tā, nākamais, kas mums teit ir. Par online katalogiem mēs laikam izrunājām jau. Šo likvidēsim, jā. To, ka Google meklētājs ļoti ātri parāda, ka ir šāda lapa, tas nozīmē, ka lapa ir ļoti kvalitatīvi radīta, un tas ir, nu, ko es teicu, ka, ja, ka svarīgi ir šīs te sadaļas nelikt uzreiz, bet, nu, papildināt pakāpeniski,
jo uzklikšķinot cilvēki var nonākt un nekas tur nebūs produktu. Nu, lūk, arī bildes ir kādas noindeksētas, tas ir ļoti labs rādītājs priekš biznesa. Ja kāds ievadīs biznesa reklāmas vai apdruku, jūs būsiet pirmajā vietā, un tas jau ir finansiāli izdevīgi. Nu, ja radīsies jautājumi, tad papildus droši rakstiet.